Ierakstu kompānijas Mikra un Latviešu radio organizētā grandiozā Blink ballīšu tūre noslēdzās uz tālrņa kuģa Romantika. Aizmugurē man ir Baltijas jūra un principā nekā vairāk, tikai jūra, plašs klājums, un te nu mēs esam ceļojumā uz Stokholmu. Ieslēdzam! Latviešu radio. Ballīte! Saka, jums ir kāds savarīgs noskaņojums kā man? Šeit patiesībā liela jautrība. Pie labiem latviešu ritmiem vienmēr cilvēki ir gatavi dejot. Man latviešu mūzika pirmām kārtām uzreiz saistās ar meistaru Raimondu Paulu, kuru klausoties gan dzīvajā, gan arī ierakstos pilnīgi mūsos bijušajos dzerbzēnos un citos ir pilnīgi iestrādājies tāds nozīmē mūzikas algoritms, kā īsti ir jāskan un visas harmonijas un kaut kādas melodijas nianses. Tieši jaunie dziedātāji, kā mēs redzējām šajā vakarā, okarts mākslinieki, pieņemsim Laima Grauda, Ivars Galiņš. Teiksim tā, ka viņi ir topoši, labi un spilgti mākslinieki. Te ir tusiņš 9 stāvos. Grupas plāni ir ļoti lieli nākotnē, jo mēs plānojam ne tikai rakstīt savu mūziku, bet arī veidot grupas tēlu un nopietni piedalīties Latvijas mūzikas biznesā. Drīz nāca Okartas akadēmijas disks, un šovakar šo disku iegūs labākais un atraktīvākais dejotājs. Bet šajā vakarā, šeit uz kruīzu Tallinka, kad mēs dodamies uz Stokholmu, atpūtā pilnvērtīgi un ballīti rīt pilnā sparā, jāsaka, mēs ļaujamies, lai nu mūsu mākslinieki izpaužas arī svešumēlē. Jūtīt uzkāp no sirds, un tu gribi viņiem to labāko un to party people gaisotni iedot. Tad viņi ceļ tās rociņas augšā un viņiem patīk. Visu izšķir enerģija. Galvenais ir tas, ka tie cilvēki jūt to, ko tu jūti, un tā enerģija ir laba. Un ja jūs tur jūtat, tad Latviešu radio ballītes ir kopā arī ar jums. Šajā reizē es saku, ka latviešu mūzika dzīvos, jo mums ir labi mākslinieki, un tas ir pierādījies arī šovakar un visās Latviešu radio ballīšu tūrēs. Radioklausītājiem var novēlēt tikai to, klausieties mūs un sekojiet līdzi. Mēs noteikti arī būsim vasarā sastopami kaut kur. Noteikti arī nākamajā gadā Latviešu radio ballīšu tūri turpināsies. Sāksim otro posmu.
Un mēs esam gatavi ieklausīties, saprast jūsu viedokli un vienmēr atbildēt ar kādām jaukām, interesantām kompozīcijām, ko varbūt jūs gribat dzirdēt, bet vēl viņas tur neskan. Tāpēc ienāc www.latviešradio.lv.